Labdien! Liels prieks jūs visus redzēt, ām, un sveiki! Sveiki visiem! Es priecājos par katru ieslēgto kameru, jo kā tie, kas jau mani zina ilgāk, zina, es esmu pilnīgi sajūtu un kontakta cilvēks. Tāpēc arī šodien, par cik mēs runāsim par to, cik svarīgi ir izrunāties, izrunāt lietas, kas mūsos ir kaut kāda iemesla dēļ iestrēgušas, vai par ko mums ir grūti runāt, vai negribam runāt. Tāpēc es šodien runāšu bez slaidiem, ilgi nekavēšu, bet mans mērķis ir iedrošināt jūs runāt. Jo mēs tik daudz esam dzirdējuši par to, ka cilvēkam ir jāmāk klausīties, un ka mums ir jāmācās klausīties, un no mazām dienām mūs māca klausīties, un arī mēs šobrīd mācām saviem bērniem klausīties. Ja, jo, protams, kaut kādā mērā arī tā ir aktuāla lieta šobrīd, kad visi grib izteikties, un tagad piefiksējiet, kad visi grib izteikties. Visi grib izteikties. Esat ievērojuši? Tāpēc, ka mūsu kontakts ikdienā samazinās un samazinās un samazinās. Tās dzīvais, paņemt aiz rokas, apstāties, parunāties, pakritīt sirdi, kā tev iet. Mēs esam ļoti daudz Zoomā, mēs esam ļoti daudz ekrānos, mēs esam ļoti daudz dažādos soc tīklos, bet izrunāties kļūst ar vien mazāk iespēju. Un tad, kad cilvēkam nosēžas pretī cilvēks, viņš pēkšņi vairs nezina, ko teikt. Ja, tev ir iespēja, bet tu nemāki vairs izrunāties. Tu vairs nemāki pastāstīt to, kas tevī ir. Tu vairs nemāki noformulēt savas sajūtas. Tu vienkārši to vairs nemāki. Un tad ieslēdzās nākošais. Tev ir bail. Ja es tagad sākšu stāstīt, kas man iekšēji nomāc, ko par mani padomās? Vai es nepateikšu par daudz, ka pret mani pēc tam to varēs griezt kā manu vājumu vai nekompetenci, īpaši darba apstākļos, ja mēs runājam. Vai mājās, vienalga. Ja? Ko par mani padomās? Vai es nepadarīšu sevi vāju? Vai es nedošu iespēju vēl kādam mani vairāk sāpināt, nekā es jūtos uz šo brīdi iekšēji? Un otra lieta, protams, ir, ka mums šķiet, bieži vien tā arī ir, jo mēs tā nonākam situācijās, ka mums nav ar ko parunāt. Lielākoties mums tā vairāk šķiet. Bet tā sajūta, ka man nav ar ko izrunāties, tā ir ļoti dedzinoša. Tā ir ļoti uz izdegšanu virzoša. Un vispār sajūta, ka es nevaru izrunāties, es nevaru pateikt, kā es patiesībā jūtos. Es nevaru pateikt, es nedrīkstu atzīt, ka man patiesībā nepatīk tas, vai es nedrīkstu atzīt, ka es domāju savādāk, vai jebkas, kur mēs sajūtam apdraudējumu. Ja? Tātad visas šīs neizrunātās un sevī apspiestās lietas viennozīmīgi ir tieši ceļš uz izdegšanu. Te ļoti sasaucās ar Līgas teikto sākumā ar šo te somatisko momentu. Jā, esat dzirdējuši, visi psihosomatika. Bērnam katru rītu sāp vēders. Kā jāiet uz skolu, sāp vēders, viss. Ja? Viņam tiešām sāp vēders. Kā ir sestdien, svētdien, vēders nesāp. Un tad vecāki saka, simulē. Ne, tā ir psihosomatika, kad iekšējie bloki ir tik ļoti reaģējoši, ka mēs ar prātu nevaram pateikt, kāpēc mēs negribam iet. Arī pieauguši uz darbu tā. No rīta, kas tik nemēdz būt, lai kavētos aiziet uz darbu, ja? Mēs ar prātu nesaprotam, bet mūsu ķermenis perfekti mums saka priekšā. Mums perfekti saka priekšā, kas ir tas mūsu bloks. Ja? Kas ar mums notiek? Un tad ir šis te moments sajust, saprast un izrunāt. Ir divas lietas, kāpēc ir svarīgi runāt. Viena lieta ir, lai mēs paglābtu savu ķermeni no slimībām. Tas ir viennozīmīgi. Tā ir Līgas tēma.
ko šodien Līga stāstīja. Un man ir viena mīļa grāmata. Es konsultēju daudz cilvēkus, pārsvarā es konsultēju par attiecībām ar sevi, ar citiem. Ģimene ir mans top variants, ja, ģimenes attiecības un attiecības ar bērniem, attiecības ar otru pusi. Ziniet, kā notiek vēl pastarpināt? Es jums vienu grāmatu gribēšu parādīt, bet esat pamanījuši tādu lietu kā spontānā izrunāšanās. Es čatu neskatos, ja kaut kas interesants, Taķena noteikti pateiks. Jūs droši rakstiet čatā visu, ko jūs jūtat, ko jums gribas pateikt man pretī, ja rakstat. Vai jūs esat pamanījuši, ka ir tāda spontānā izrunāšanās? Jums ir idejas, kas tas varētu būt spontāna izrunāšanās? Kad tu nebiji gaidījis izrunāties, un tu pēkšņi sāc izrunāties. Nu, tā kā nevis izrunāties kā pretī runāt, bet kratīt sirdi. Mēs to bieži varam novērot pie ārsta, kad aizejam. Mums sāp roka. Konkrēta lieta. Mēs aizējam pie ārsta un pretī gadās cilvēks, kurš tevī vienkārši klausās. Un ja vēl viņš pajautās kaut ko, nu kā tad taviem bērniem iet? Ja? Un mums atverās vaļā tās slūžas, un mēs sākam ārstam stāstīt. Vai tas pats var būt kolēģis, vai tas var būt satikts cilvēks pieturā. Kāds, kurš ir pajautājis, kā tad tev ar to un to iet, un tu saproti, ka tev tas maisa gals ir vaļā, un tev birst viss no tā maisa ārā. Ja? Tā ir tāda spontāna aizrunāšanās. Bet veselīgi mums ir iemācīties runāt apzināti, izrunāties apzināti, izrunāt lietas, kas ir svarīgi mums, lai tās būtu izrunātas, izdarīt to apzināti. Un tam ir atsevišķas prakses, es droši vien kādreiz labprāt uz tādām uzaicinātu, un kā izrunāties apzināti, un kā izrunāties mērķtiecīgi. Ja, īpaši tas ir divu cilvēku attiecībās vai ģimenes attiecībās. Lūk, ir brīnišķīga grāmata. Jūs viņu neredzēsiet, tagad man ir fons uzlikts. Bet grāmata saucās Tavs ķermenis tev saka, mīli sevi. Vispilnīgākā slimības un nelēmju metafizisko cēloņu grāmata. Tā tur stāv rakstīts. Šī ir grāmata, kurā es biju daudzas redzējusi, vairākas grāmatas, kurās ir mēģināts aprakstīts, kā mūsu psiholoģiskie bloki ietekmē ķermeni un kuru ķermeņa daļu tieši un kādā veidā. Es ielikšu fotogrāfiju, jā. Un šī ir perfekta grāmata. Un te tik tiešām es atradu arī šobrīd atvēru ir izdegšanas sindroms minēts, jā. Un šeit tiek aprakstīts fiziski, fizioloģiski, ko tas nozīmē, kā tas izpaužās, kāda ir izdegšana. Nākošais ieraksts ir par emocionālo aspektu, un tas ir tas, kā mēs paši kā mēs caur savu psiholoģiju radām ķermenī šo te problēmu. Un trešais ir mentālais aspekts, kur ir arī iedots padoms, kā rīkoties, kā šos blokus atvērt vaļā. Es šo grāmatu ielikšu fotogrāfiju, sirsnīgi iesaku vismaz iemest aci un paskatīties par tām tēmām, kas jums šobrīd ir aktuāls. Bet otra ļoti svarīgā lieta, kāpēc ir svarīgi izrunāties? Tāpēc, ka kamēr mēs nerunāsim balsī, skaļi, ka mēs paši sevi dzirdam, mēs nenonāksim pie atbildēm. Mēs nonākam pie atbildēm tikai runājot. Un nevis domās, kur mēs tīnām domu un nevaram viņu vairs atsakot, jo domas pēkšņi saslēdzās milzumu daudz kopā. Bet skaļi runājot, tu nevari runāt sešas lietas uzreiz. Skaļi runājot, tu runā fokusēti par to lietu, kas tevi tajā brīdī satrauc, un tu sāc pats dzirdēt, ko tu runā. Un tādā veidā tu nonāc pie sava nākošā jautājuma par šo tēmu, un nākošā, un pēc tam ir risinājums, un pēc tam ir idejas. Tāpēc skaļi runāt ir ļoti svarīgi. Ko darīt, ja tev nav ar ko runāt skaļi, vai tu neproti runāt skaļi, jo
Runāt, ja cilvēks nav mācījies, un ja viņš to nedara fokusēti, bieži vien beidzas ar fiasko, ka mēs emocijās uz kādu sakliedzam, beigās pasaka, ka tev nav iespējams vispār runāt, un mēs neiemācāmies šo te veselīgo izrunāšanās procesu. Bet ko darīt, ja tu esi viens un tev ir svarīgi nonākt pie kaut kādas atbildes, pie labas atbildes, vai pie labas sajūtas, vai pie labas izpratnes? Viens ir veids, kas ir arī coachingā aprakstīts, tas ir coachinga mehānisms, bet ļoti, ļoti labi strādājošs, ja kāds pamēģina. To var izmantot dažādi, gan ar sevi sarunā, bet ar sevi sarunā es iedošu citu metodi, bet šo es iesaku izmantot tad, kad jūs kādam kaut ko gribat pateikt, bet vai jums nav iespējas satikt šo cilvēku, vai jums nav vēl dušas pateikt šim cilvēkam to, ko jūs gribat. Bet tas ir ļoti svarīgi izteikties. Izteikt skaļi savu iekšējo sajūtu ir obligāti, lai neciestu ķermenis, vai mentāli vai fiziski mēs neciestu. Tad ir šis moments, kad tu noliec krēslu istabas vidū, vai sev pretī, vai kā tev ir komfortabli, bet tu nosēdini šo neredzamo viesu uz krēsla, un tu ar viņu runā. Tu viņam saki visu, kas tev šajā brīdī, ko tev šajā brīdī ir ļoti svarīgi pateikt. Tāpēc, ka atceramies, svarīgi ir šajā brīdī nevis, lai mūs dzird, bet svarīgi šajā brīdī ir, lai mēs to, kas mūsos ir iekšā, lūk te visu nakti galvā griezies, sirds rajonā saspiedies, drebulis iekšējais, dusma, jā, īpaši dusma, neapmierinātība, aizvainojums. Tas ir pats svarīgākais to izteikt verbāli, verbalizēt un pateikt cilvēkam. Un ja mēs to dažādu iemeslu dēļ nevaram pateikt vai vēl neprotam, jo tas var vēl sabiezināt situāciju, teikt klātienē, tad mums to ļoti svarīgi ir pateikt lūk šādi. Ir mans telefons norādīts turēs muguras. Ir mans telefons. Pieejams ar WhatsApp. Jūs visi esat laipni aicināti. Katrs, kurš pamēģina kādu no tehnikām šo vai nākošo, ko teikšu, vienkārši uzrakstīts, kā jums šī tehnika atsaucās, kā jums tas derēja, kā jums tas noderēja. Otra lieta, kā ir? Mums šķiet, ka tad, kad mēs runājam par neizrunāšanos, mēs bieži vien runājam par neizrunāšanos ar bērniem. Tas ir kā, jā, labi skolā iet, jā, un tu nevari noķert to momentu, kas ir svarīgs. Par neizrunāšanos ar savu otro pusi, kas ir ļoti svarīgs, lai cilvēks komfortā justos attiecībās un varētu realizēties dzīvē tālāk. Darbā ar kolēģiem, bet kā ir ar izrunāšanos par sevi pašu, ar sevi pašu? Cik bieži jūs to darāt? Jūs varat samest arī plusiņus čatiņā, paldies par šo vizualizāciju grāmatu, samest plusiņus čatiņā tie maleči, kuri regulāri izrunājas ar sevi par sevi, un mīnusiņus, kas to aizmirst. Saliekat plusiņus, mīnusiņus, ja? Nekas nav labi un slikti, viss vienkārši ir. Mēs katru brīdi dzīvē esam tajā brīdī un situācijā, kurā mēs esam, un mēs lietas spējam saskatīt no tās perspektīvas, kurā mēs šobrīd atrodamies, no tā punkta. Un tas mainās. Tas ļoti, ļoti, ļoti mainās. Ticiet maniem 52 gadiem. Lūk. Un ļoti svarīgi ir izrunāties pašam ar sevi par sevi. Un viens no fantastiskiem, es pie viņus netīšām nonācu. Pēc tam es dzirdēju, ka droši vien, ka tā ir ka daudz cilvēku tā dara, bet pat es patiešām netīšām nonācu pie tā, ka man bija tik daudz jautājumu un tik daudz izmisuma iekšēja, un bija tik daudz jautājumu un tāda, jautājumu pašai sev, kā tu līdz tam nonāci, vai kā tas tā vienmēr sanāk ar tevi? Un es nostājos spoguļu priekšā, es beigās paņēmu apsēdos spoguļu priekšā, skatījos sev tieši acīs un teicu, Iveta,
Tu pasaki man, kā? Un jūs nevarat iedomāties, pamēģiniet, es no sirds iesaku šo tehniku, par jebkuru lietu uzdodiet sev jautājumu, bet nevis skatoties ārā pa logu, kas arī ir labi, bet tad dariet to skaļi, ja, lai jūs dzirdat. Bet pamēģiniet skatīties sev tieši acīs spogulī, nevis to, cik man tur krunkas uzmetušās, vai kā tur mati jāpiekrāso, vai kā tur kosmētika nav pareizi uzlikta. Ignorējiet. Jūs esat brīnišķīgi. Jebkurš cilvēks ir tieši tāds, kāds viņš ir. Perfekts. Skaties sev tieši acīs, acu zīlītēs. Un tā sajūta ir, ka tu runā ar savu dvēseli. Goda vārds. Tā sajūta ir, ka tevī raugās nevis tu, kas esi šeit un pieradusi sevi spogulī redzēt un runāt, bet tad, kad tu skaties dziļi tieši sev acīs, ir sajūta, ka tev pretī patiešām ir cits cilvēks. Un tā sajūta ir fenomenāla. Pamēģiniet un uzdodiet jautājumus par sevi. Parunājies pats ar sevi. Skaļi. Skaļā balsī atcerieties. Tas ir ļoti svarīgi. Lūk, un ja jums nestrādā neviens variants, ne otrs variants, vai jums vienkārši neizdodas, vai jūs nevarat to sajūtu dabūt, jūs nevarat saslēgties, jo mēs esam ļoti dažādi ar dažādām uztverēm un dažādām lietām, tad ir daudz cilvēki, kuri prot klausīties tā, lai tu gribētu runāt, atvērties un sadzirdēt, ko tu saki. Un kāpēc es esmu šeit starp saviem brīnišķīgiem kolēģiem? Tāpēc, ka tad, kad es nezinu atbildes, un kad ir vajadzīgs parunāties vai iet strukturēt, tā kā Aiva redzat, ja? Viss strukturēt uz mērķi konkrēti, atrast pareizo risinājumu, pareizo ceļu, konkrēto atbildi. Es viennozīmīgi eju pie Aivas. Tajā brīdī es tieku sastrukturēta un aizvirzīta tur, kur tajā brīdī man solis ir jāspēr. Jo katru dienu mums ir pieceļoties no gultas jāspēr solis, pareizi. Un tur, kur mēs to soli spērsim pieceļoties no gultas, tur mūsu dzīve tajā dienā aizies. Tādi būs mūsu lēmumi, tādi būs mūsu rezultāti. Un tāpēc ir ļoti svarīgi pa ceļam nofiksēt tos virzienus. Lūk. Un tāpēc coach ir ļoti labs variants, lai izrunātos. Tu nevarēsi aiziet no sesijas neizrunājies. Tas gan ir viennozīmīgi. Lūk. Tas laikam ir arī viss, ko es jums šodien gribēju pateikt par izrunāšanos. Un es pati jūtos ļoti izrunājusies. Tā kā izrunāties ir forši, un tas ļoti noņem iekšējo spriedzi un blokus. Tas ir kā veselīgi izraudāties. Un esat jutuši atšķirību, kā ir, ka tu veselīgi izraudies, un tev paliek viegli pēc tam. Un kā ir, ka tu iekrīti sevi žēlošanā un aizelsies un neatelsies un histērijā aizēja, un pēc tam tu esi pilnīgi izsmelts fiziski. Mēs esam tik ļoti mentāli un fiziski savienoti, ka tas viens no otra nav atdalāms. Un tikai mūsu apziņa spēj to visu atsekot. Tā kā paldies jums liels, ka mani uzklausījāt, ka ļāvāt man izrunāties, un aicinu jums katram atrast cilvēku, ar kuru izrunāties. Un vēl pēdējo teikumiņu pateikšu, jūs varat forši izdarīt tādu lietu. Pirmais, uzrakstīt sev, par cik jums visiem ir lapas priekšā, es zinu, ja? Uzrakstīt sev, kurš ir tas cilvēks, kuram tu kaut ko ļoti gribi pateikt. Kurš ir tas cilvēks, kuram tu šobrīd ļoti gribi kaut ko pateikt? Tādu, kas tev liktu justies labāk, vieglāk, foršāk, ka tev vajag izrunāt kaut ko uz to cilvēku attiecībā. Otrais, uzraksti, kas tas ir, kā tu to teiksi. To es atstāju kā mājasdarbiņu, jo tur ir jāapsēž, jāpadomā. Vienkārši, kā es to teikšu, uzrakstiet sev šobrīd priekšā. Un trešais, kā jau Aiva minēja, nekas nenotiek bez laika un bez termiņiem, lai dzīvē vispār kaut kas realizētos. Ja, tas nav coachinga izdomājums, tā ir dzīve, tā ir realitāte, tas ir fakts. Un tāpēc uzraksti, kad tu
to redzi izdarīt? Kad ir tuvākais brīdis, kad tev būs iespēja to izdarīt? Kad tu to vari izdarīt? Un viss. Un jūs redzēsiet, ka dzīve saliksies tā, ka jūs to cilvēku satiksiet, jums būs laiks sarunai, jūs pateiksiet to, ko jūs tagad būsiet nodefinējuši, un atrisināsies vēl viens mezgls šajā dzīvē, kas ļaus jums elpot vieglāk, justies labāk un iet uz mērķiem vieglāk. Paldies! Uz redzēšanos!